Cauri sidraba birzi gāju, nelapiņas nenorāva, vēsta latviešu tautas dziesma. Šī tautas dziesma atspoguļo mūsu tautas attieksmi pret mežiem un citām dabas vērtībām. Atšķirībā no mūsdienu brutālās meža apsaimniekošanas, ar smagajiem hārvesteriem, forwarderiem un aerodroma lieluma kailcirtēm, mūsu senči mežu uzskatīja par svētu. Valdīja apziņa, ka no meža var ņemt tikai tik, cik nepieciešams. Tas bija mūsu senču spēka avots. Tā bija vieta, kur daudzi mūsu senči pārcieta briesmīgo kara un mēra postu. Tas bija paudžu paudzēs saudzēts, svēts mantojums. Nāvi nesošā meža izciršanas mašinērija strādā dienu un nakti, un šobrīd aiziet skaistākie Latvijas meži. Latvijas ekonomika, kas pēdējo 20 gadu laikā lielā mērā ir balstījusies uz nežēlīgu meža izciršanu, ir uz sabrukuma robežas. Nocirsts tūkstošiem hektāru meža, izvests miljoniem kubikmetru koksnes, nopelnīti miljardi latu. Tomēr šī no meža iegūtā asins nauda mūsu tautai svētību nav devusi. Tauta izmirst un izklīst pa pasauli. Palikušie grimst ar vien lielākā nabadzībā. Lauki paliek tukši un zemes masveidā izpērk ārzemnieki. Izcērtot un pārdodot savus mežus, mēs esam pārdevuši ko svarīgāku. Mēs esam pārdevuši savu sirdsapziņu. Meža īpašums vai iespēja to apsaimniekot nedod tikai tiesības un vieglu peļņu. Tas uzliek arī nopietnus pienākumus un lielu atbildību līdz cilvēku un nākamo paudžu priekšā. Mežs nav tikai burkānu doba, kas laikā jānovāc. Tas ir dzīvs organisms, kas veidojies daudzu gadu tūkstošu laikā. Tā ir dabas svētnīca, dabas spēku, majestātiskuma apliecinājums. Tas ir sarežģītu ekosistēmu kopums, kuru mēs līdz galam vēl neesam iemācījušies izprast. Cilvēkam nepieciešamo koksni var iegūt arī vidē draudzīgākā veidā, neveidojot kailcirtes, bet kokus cērtot izlases veidā, neizpostot meža ekosistēmu un zemsedzi. Bieži vien šīs metodes ir pat izdevīgākas un prasa mazākus ieguldījumus meža atjaunošanā. Kā vien mācēdams savā mežā, es vienmēr centies iztikt bez kaļcirtēm. Un varu pateikt, var sekmīgi strādāt, un tur ir tad visas iespējas gan saglabāt dabas daudzveidību, gan arī, kā, teiksim, amatniecībā izvēlēties vērtīgus kokus un arī, protams, saglabāt mežu, saglabāt ainavu un, tā teikt, visu meža, tā teikt, vēselīt atstāt mežā, jā, bet paņemt vērtīgo kaut ko no tā meža, bet savukārt dabas vērtības atstājot meža ziņā. Te mēs esam īstenībā ienākuši dabas liegumā, kas radies uz privātas iniciatīvas, un tas ir patiesībā viens no ieročiem, kā pasaudzēt vecās mežaudzes, jo šeit, piemēram, ligzdo mazais ērglis, un te ir faktiski cilvēks var arī Eiropas atbalstu dabūt, ja viņš necert mežu un saglabā to, kas ir, un patiesībā ilgākā laika periodā viņš arī neko nebūs ar to zaudējis. Šeit radīti gaismas laukumi, jūs redziet, ja? Reku ir skaisti redzami, kur, vārdu sakot, mežs visu laiku saglabāsies.
Šeit nekad es nepārkāpšu to, ka šeit būs kaļķcirpe. Šeit jau speciāli ar krūmgriezu piestrādāts, lai paliktu ne tikai viena suga. Šeit, vārdu sakot, būs dažāda vecuma, dažāda auguma. Viss būs tā, kā vajag. Nu, es necenšos pārdot tik daudz, kā varētu to izdarīt. Ja? Jo gribas atstāt arī nākošiem. Tas ir pamats. Mēs aicinām cilvēkus ieklausīties savā sirdsapziņā un padomāt, ko mēs, bieži vien labu gribot, nodarām mežam. Mēs aicinām meža īpašniekus un meža nozarē iesaistītos atteikties no kailciršu izmantošanas meža apsaimniekošanā un domāt par videi draudzīgāku mežsaimniecības metožu izmantošanu. Nākamās paaudzes būs pateicīgas par katru ar kailcirtēm nesabojātu meža nostūri. Ieklausīsimies, ko mežs mums vēlas teikt, un tas dos spēkus mūsu tautas atzimšanai.